Bet runājot nevis par cilvēkiem, bet par maksu Jūrmalā. Nē, nu viņi maksā, viņi čīks, ka jābrauc, ir viņi jāmaksā 5 eiro, bet viņi brauc un maksā. Tu par to, lai viņi maksā? Vai tu gribi, lai viss būtu brīvi? Neskatoties uz to, ka tu teici, visa Jūrmala ir pilnīga aizpildīta ar cilvēkiem, mašīnām un vispārējām. Es nevaru pateikt, vai tas ir labi vai slikti, bet varbūt savā veidā ir pārspīlējums. Bet cilvēki maksā to naudu un brauc uz Jūrmalu. Jā. Tā pašā brīdī viņi raksta komentārus, ka rekur jāmaksā, jāčīkst. Nu, bet kur ir robeža? Tagad ir 5, pēc tam būs 7, pēc tam būs 10. Nu, cik tev kā Jūrmalas iedzīvotājiem neesot viņa kurpēs, jo viņam vienmēr būs pa mazu? Nu jā, Cik tu uzskati, ka būtu adekvāta summa, kad cilvēkam prasa par iebraukšanu noteiktā pilsētā? Un, piemēram, šajā gadījumā labi, lai tā ir Jūrmala, kurai ir kaut kāda tur nosacīta reputācija nedaudz savādāk kā citām pilsētām. Ja? Nu, 5 tagad ir jāiebrauc. Nu, nākamgad uzliks 10. Nu, arī tā kā, nu, jā, 7. runā, 7. Kurš jau teica? Jau runā, jā? Runā. Es kaut kā dzirdēju, ka jau runā par 7. Nu, lūk, tā. Viņi teica, nebeidz dzīvos mēnešu, viņi pacēla laikam, es tieši sāku dzīvot februārī, viņi pacēla uz 5, viņi 2 mēnešos nopelnīja pusotru ļamu tikai uz iebraukšanu. Jā. Vai pat bija vairāk. Kur ir tā robeža, līdz kurai tev liekas saprātīga būtu tā maksa? Nu, piemēram, vai tu uzskati, ka 20 eiro par iebraukšanu pilsētā ir samērīga samaksa? 20 eiro? Jā, piemēram, 2028. gadā, tas ir pēc gada un maziem dažiem mēnešiem, paziņo, ka tagad vačuks. Tas ir normāla cena. Nu, Saulkrastos atbraukt centrālā parking place. Nu. Да. Par mašīnu ir jāmaksā a lot of money. Mm. Да. Где разница, там 5 евро заплатить или здесь? И же... Отладку в Юрмале? Да. Так из принципа люди больше уже платить не будут. Ну так же платить же они по-любому будут. Да не будут платить. Из Как принципа. Вон Эдгар говорит, что богатые люди, но ноют. Они же ноют не потому, что они богатые, а и потому, что это много. Jūrmala Это принципиальный вопрос. Nagināют, тебя nagināют. Es tagad izteikšos. Jūrmala nav vainīga, ka viņa geogrāfiski atrodas šajā vietā, kur tuvumā galvaspilsētai, un tā kā caru braucējušā pilsētā, tā ir. Var jau apbraukt apkārt. Let's go and do it, my friend. Nu, bet Почему не делать? Preču piegādē jau arī ir, ja viņam vienalga. Nav. Kā? Man tikko teica, ka preču piegādātājiem arī par katru iebraukšanu jāmaksā naudu. Piemēram, tu ved kaut kādu, tur nezinu. Gada abonu. Bēlašs. Nu, arī 5 eiro. nu, 300, nu, tad 300. Nu, 15. 7 būs 700 eiro droši vien. Nē, tā doma, labi, šobrīd noteikti es neskatos uz to tāpēc, ka es esmu dabūjis deklarāciju un es nemaksāju neko. Vai ne? Bet tā doma ir tāda, ka Tu gribi, lai tur nebrauc mašīnas, vai tu gribi, lai jums Jūrmalā ir vairāk naudas, lai jūs varat panorāmas ratu uztaisīt un ziemā, kad neviena nav, divatā ģimka tur braukt pa apūnēt skatīties. es gribu tā, pirmkārt, par to, ko tu minēji, kad ir tie cilvēki, viņiem liek maksāt. Cilvēki grib uz turieni braukt, bet viņi čīks. Es prasu, ko tu gribi. Tu gribi, lai naudas vairāk tavai pilsētā, vai tu negribi, lai mašīnas tur būtu, jo tā nauda, viņi spēlē divus tos faktorus. Ja? Pirmais, lai ir, Būtu daudz mašīnu. lai būtu kaut kādā veidā samazināt plūsmu. Dmitrijs saka, nebrauciet uz Jūrmalu, varat apbraukt Jūrmalu. Tad tie, kas brauc garām, tie izvēlēsies apkārtceļu, ja? Pa 20 eiro vēl jau vairāk. Pa 5 viņi varbūt sūdz 5, samaksāšu, vēl iebraukšu Rimčikā vai iebraukšu tur, nezinu, nopirkšu cukuru gailīti vai cukuru vati, ja? vai tur vienkārši paostīšu. Un pludmalē, lai būtu tīrāk nekā tagad, ja? Un klienti tev būtu tava aquawalkinga, например, Walking clean. круче, чем сейчас. Vat būs dvačuks. Viņš saka, es nebraucu pie tevis. Klienti fokusējamies uz vietējo popularitāti, kas Jā. ir. Tie viņi jāgnim. Nu, tas jums tāds egocentrisks pasākums sanāk, ja? Mums rīdziniekiem nav iespējas bezbraukt. Vai pa pieču. Kādi vilcieni var atbraukt? Ar vilcienu vai pa pieču. Es nezinu, kā kaut Плюс топливо еще. Кому? Нам рижский псиловский ему в это по Юрмалу? гимнастике позаниматься водяной. То же самое. Пену позбивать. То же самое, я еду в Ригу, Ну. бесплатно выезжаю из Юрмалы, заезжаю бесплатно в Ригу. Вот. Ставлю машину Да. на паркинг, Ну. 2 евро в час. 2 евро в час. Так хрена ты выезжаешь вообще из своей Юрмалы. Если она такая сакральная, Стоп. вам шлагбаум лучше надо в Юрмале поставить. Живите, блядь, в замкнутом пространстве.
и только по шлагбауму за 50 евро вы вправе выезжать из своего города. Я имею, у вас же автономный город. Сделай мне 20 евро въезд в Ригу. Нет, Я- 20 рек не в Ригу, а 20 евро выезд из Юрмалы. Дайте мне 20 евро из Юрмалы. Да. Я буду платить 20 евро. Чтобы выехать из Чтобы, Юрмалы. да, я готов платить. Так это же Но значит... мне ты- главное, чтобы бесплатные стоянки в Риге были. Да, ну 20-ку ты готов за... 100% я готов платить 20 евро за выезд из Юрмалы, Да. но бесплатные стоянки в Риге. Ну так есть места, где бесплатная В стоянка. Юрмале тоже есть бесплатно все. Да. И въезд бесплатный Конечно. есть. Подожди, я говорю, я тебе Конечно. так pateiks. Nu. Tu izteiksi savu. Jūrmala arī ir brīvas vietas. Sloka, Kaugari, Ciemeri, kas tur jau visur apkārtnē ir brīvi. Опять этот объезд. Через Слоку и Каугури. Мы так до вечера будем ехать. Ну, наконец-то, бесплатный пляж. Ну, Let's go do it around. Mein darling liebe Katzen. Не стесняемся. Bet tagad ir baigā žopa Rīgas centrā ar tā, nu, to, kad ir pacēla atkal tās vietas. Tagad var izīrēt, ja kādreiz bija kaut kādas kafejnīcas, prizētavas, kur tu varēji izīrēt reāli, nu, tur štuka. Tagad ir nokritis visus 500 vecā klusā Rīga, ne vecrīga, ne, bet klusā Rīga, un kur vēl paliek tukšāks, dēļ tām samaksām. saprot, Dmitrijs visu laiku griež to tādu aspektu, ka ir sacensība. Viņš saka, nepatīk uz Jūrmalu, bet reku man Rīga arī dārgi. Šeit jau runa ir par to, ka tev jau Rīgā jau ir izdupsējuši. Tu gribi aizbraukt uz jūru, pabaudīt saulīt, un tev atkal to visu bez smējas Ar izdara, vilcienu? saprot? Nē, Reiz ja saka, Edgar, ar vilcienu brauciet. nē. Bet es esmu par to, ka Es jau ne jau par to, ka es sacenšos. Es nesaku, ka Jūrmala ir slikta pilsēta. Vienkārši par to, ka tā jau ir grūti dzīvot. Tev Rīgā viss ir pa maksu, tu vispār vairs jau brīnums, ka vēl gaiss ir pavēlt, un kad ar plakstiņiem var šiverēties pavēlt. Ja? Viss pārējais ir pa naudu. Tu aizbrauc uz Jūrmalu, un tu atkal ir. Tagad jau būs 7, pēc tam būs 10. Ja? Nu, tas es ir dēļ. nezinu, cik augstu. Salfes tos var atrast kaut kur bezmaksas. Labi, tur arī ir maksas pie tuvāk, pie centra, kur tu gribi aiziet uz tādu civilizēto pludmali. Kafejnīca un viss. Nīca kaut kur tālāk. Kafejnīca tur ir pa naudu, bet ir bišķiņa nomaļā, kur nav zīmes. Tu vari atstāt mašīnu un aiziet uz jūru normāli. Bet, paceļoties. ziniet, es jums pateikšu godīgi. Cilvēki, tu brauc uz jūrmu kaifavāts. Nu, gruba, vai tā. Ja tu gribi aizbraukt pasauļoties, tu vari aizbraukt Bolderā vakarbuļi, tu vari aizbraukt apšuciems, jā, izliki savu segu, paņēmi savus maizītes termosu līdzi, un tu vari, tā arī ir atpūta, un tu arī kaifuši, un tur ir klusāk, un tev neviens netraucē. Tu gribi pakaifot, vai tev ir nauda, tu brauc viņu tērēt. Tā kā, nu, tas posms ir... Ну это как в ресторан. Ты пришел и сидишь, жалуешься. Почему здесь цены дорогие? Ты же целенаправленно понимаешь, куда ты идешь. Bet kur ir tā doma, ka tāpatās jau tajā jūrmalā viss tur ir, kas visi sēž pie barām, kas viņi jau ļoti priecājās to, ka cilvēki vienalga brauc un maksā. Un ja viņi pacels vēl un maksās, viņi cels tik ilgi, nu, kamēr maksās. Nu, viņš piedāvā uztaisīt Jūrmalu kā tādu īpašu pilsētu, kas var kaut kādā Ar ziņā... helikopteru vai atlidot, Jā, tā kā uz 30 man eiro iebraukšana. Lai arī tā būtu. Viņš arī cīnās par to, viņš taisīs kampaņu, bet tie būtu 50 eiro iebraukt. Tad ir jātaisa metro no lidostas uz jūrmalu taisnēs reiz kaut kāds električka pa gaisa. Vienkārši panāks to, ka vispār nebrauks neviens uz to Jūrmalu. Tad atbrauks tikai Brauks. Laimas koncertu un... Brauks no citām valstīm. Jā, и cevišķi, Lai nav jāmaksā. ja uztaisīs rehabilitācijas centri, vēl atpūtas vietas uztaisīs. Nu, pagaidi, bet tad Laimas festivāls būs Zoomā jātaisa un jaunais vilnis, viss pārējais. Viņš tāpat arī Cilvēki, Viņš tāpat arī drīzumā būs arī tikai zumā. Vēl ir jaunais vilnis arī jūrmalā. Oi, jopsi, kas tu tas esi vispār? Stop! А изверсти, par ko ir runa vispār? Kstати, что ты же? Едет просто. Кайфую.